Sieviešu klubā šodien ļoti interesants sarunas temats, taču arī ļoti nozīmīgs, jo mēs, katra sieviete savā būtībā, vēlamies pilnveidoties un zināt, kā tad īsti uzvesties smalkā un izmeklētā sabiedrībā. Mana viešņa Irma Kalniņas kundze, ētiķetes un protokola eksperte. Kalniņas kundze, jūsu dzīve ir bijusi ļoti dažāda, jūs esat bijusi dažādās valstīs, un mēs, sievietes, ļoti gribētu zināt, kāda tad tā ir bijusi no bērnības līdz šim brīdim. Jā, labdien! Stāsts ir ļoti garš, laika ļoti maz, bet svarīgākā lieta ir uzsvērt ģimeni. Un, manuprāt, vienalga, kā mēs saucam etiķeti, labas manieres, uzvedību, to, ko mūsu vecāki iegulda mums no pašiem pirmajiem gadiem, ir tas, kas paliek uz mūžu. Man vecāki bija Otro pasaules kara bēgļi. Pēc izbraukuma viņi dzīvoja Vācijā 4-5 gadus, un pēc tam viņi varēja doties uz Ameriku, kur arī es piedzimu. Uzaugot Amerikā, man bija tāda iespēja mācīties no tēva, citu izējas nebija. Viņš ļoti stingri to pieņēma, kā uzvedās sabiedrībā, bet kā uzvedās mājās. Un jūs minējāt to augsto sabiedrību. Manuprāt, es gribētu drusiņi pārslēgties uz to ikdienu. Nevis tikai domāt, kā tas izskatās augstā sabiedrībā, bet kā tas ir ikdienā. Un tēvam bija tāds izteiciens, ko es nevarēju novērtēt, ka man bija 13 gadi, bet teiciens bija tāds: es tevi audzināšu tā, ka tu varēsi ar Anglijas karaliem, un pēc tam noiet viņas virtuvē un būt tikpat šarmanti ar viņas kalpiem, kā tu biji ar karalieni. Patiesībā tas, ko mēs katra sieviete būtu vēlējušās. Jā, būtu vēlējušās, bet tādā laikā, kad ir 13 gadi, tas viss izliekās, ka tur tēvam nav viss kārtībā. Bet es teikšu tā, ka tēvs tomēr ar šo Ādolfa Ferliņa etiķetes skolu man palīdzēja gan pirmā darbā, izvēlētos savu apģērbu, gan kā Latvijas vēstnieku kundze Vašingtonā, kad es jau zināju apmēram, kā rīkot pieņemšanas, kā uzvesties, kā sagaidīt prezidentu, ko vilkt un ko varbūt nekad nedarīt. Un tāpēc šī dzīves stils un audzināšana ir veidojis man, kāda es esmu šodien. Es domāju, etiķete ir viena lieta, mūsu saskarsme, mūsu attieksme ir otra lieta, un bieži mēs sajaucam viņas. Veselais saprāts un laba gauma nav mācīta katrā skolā. Tas nāk līdz ar dzīves pieredzi, tas nāk līdz ar tādu cilvēku sabiedrībā, kur mēs varam teikt, es gribu būt tā, kā viņš vai viņa, paskatieties. Un bieži mēs aizķeramies uz tām ļoti sīkām, mazām, nesvarīgākām lietām, lai izskatītos sabiedrībā šik. Bet galvenais ir tā attieksme ar mūsu tuvākiem cilvēkiem. Jā, taču šodien mēs noteikti ne tikai runāsim, mēs arī darbosimies praktiski, jo mēs stāstīt varētu daudz par to, kā uzvesties pie galda, kā uzvesties sabiedrībā, taču parādīt un paskaidrot, kas īsti jādara pie galda, ir cita lieta. Par to pēc brīža.